Čau, 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 laipni lūdzu atpakaļ mūsu podkāstā. Es esmu Kristers, viņš ir. Es esmu Knuts, un šī ir mūsu kārtējā futbola epizode par Latvijas futbolu. Un šodien pieskarsimies arī nedaudz Eiropas futbolam. Un mums šodien ir īpašais viesis, Denis Ostrovskis. Lūdzu, iepazīstiniet. Čau visiem! Mani sauc Denis. Esmu no Ogres un spēlēju Ogre United komandā, kā arī trenēju mazos topošos futbolistus Ogres novada sporta centrā. Un tagad mēs laikam sāksim par futbolu. Mēs tev dažus jautājumus uzdosim, un tu mēģini atbildēt. Sarunas. Vispār, kā tev patīk šī sezona ogrē? Šī sezona, nu, es gribētu teikt, teiksim, tas ir jauns etaps Ogres futbolā, jo kā daudzi Ogres fani, Ogres futbola cilvēki zina, ka Ogre iepriekš vienmēr ir bijis futbols, tad bija, teiksim, tāda liela pauze, un ir prieks par to, ka futbols beidzot ir atgriezies, un par šiem sanāk 3 gadiem diezgan strauji ir progresējis, un teiksim, no trešās līgas šobrīd Ogres futbols jau ir pirmā līgā, un cerēsim, ka nākotnē arī kādreiz Ogre United klubu arī redzēsim virslīgas sarakstā. Mēs tev laikam tev uzdosim dažus par Champions League. Labi. Vai, Knut? Jā, tad man bija tā kā tās, un tā kā, jā, tā kā jautājums, kā tu tā kā vērtētu, un tā kā, vai tu esi tā kā sekojis arī, nu, tā kā šīs sezonas Champions līgai un tā kā tur skatījies. Un arī kāds arī ir tāds, nu, tā kā tavējās, tā kā, nu, Champions līgas favorīts, tā kā komandas. Jā, nē, Čempionlīgu esmu vienmēr sekojis, jā, jo tas ir, teiksim, tāds lielākais, manuprāt, prestižākais turnīrs Eiropā un pasaulē, jā, manā skatījumā, un mans favorīts ir viennozīmīgi Real Madrid, jā, neskatoties uz to, ka šogad viņiem neiet tik saldi kā iepriekšējos gadus, bet, kā es domāju, daudzi zina, ka Reāls ir tāda komanda, kur spēlēs līdz galam. Reiz tur ir pierādījusi, ja pieņems pēdējā spēlē pret Dortmundas Borusiju, jā, kurai zaudēja pēc 1-0-2 un beigās, ja nemaldos, 5-2 vinnēja. Tā kā vēl tas jaunais formāts ne līdz galam ir skaidrs. Un šobrīd, teiksim, vecais formāts man patika labāk, bet es domāju, laika gaitā gaitā visi pieradīs, un būs arī skaidrāks tas jaunais čempionīgas formāts, un būs ok. Ka šie te Mbappé iedarās Real Madridē vai īsti tur neiet viņam? Grūti komentēt. Nu, protams, vienmēr futbolā, teiksim, pārējot uz citu klubu, vienmēr ir tas saucamais adaptācijas periods, kad nu, ir jāpierod pie visa, pie faniem, pie komandas stilā, nu tā tālāk. Bet, nu, manā skatījumā, ka MBP ir ļoti augsta līmeņa futbolists, un nu, tādiem futbolistiem tā adaptācija jābūt ātrākai. Bet laiks rādīs, katram ir savs. Ja pieņemsim, mēs skatāmies uz to pašu Cristiano Ronaldo, kurš bija Real Madridā, jā, tad viņam tas laiks bija nepieciešams netik liels, jā, un tas pats arī Vinicius, jā, kurš, ja mēs atskatāmies atpakaļ, pirmajā sezonā nevarēja atrast kopīgu valodu ar Benzemā. Jā, tad pēdējos sezonos viņi bija viens no labākajiem dueļiem pasaulē, jā, un arī Eiropas futbolā. Tā kā es domāju, MVP atversies un viss aizies tā kā vajag priekš viņa un priekš komandas. Jā, nu,
arī bija tā kā vēl jautājums, vai, vai arī tu tā kā esi, ja, nu, nu, tā kā Latvijas virslīgas tā kā spēlēm sekojuši un arī tā kā, nu, nu, tā kā arī, nu, skatījies kaut kāds, tā kā, nu, tā kā šo, Šīs sezonas mhm, mhm. nākšu. Tā kā, jā, Jā, jūs nu, sezonu. teikšu godīgi, savā pieredzē man sanāca bišķiņ uzspēlēt virslīgā, bet, nu, teikšu godīgi, es pat tad, kad arī pats spēlēju un biju virslīgā, nekad neesmu sekojis Latvijas futbolam. Nezinu, man nav atbildes, kāpēc. Bet šogad, man liekas, šis ir pirmais gads, kad es esmu visvairāk esmu sekojis kaut kādas pat spēles, esmu paskatījies virslīgas spēles pa visu savu dzīvi šogad. Tas bija nu, viennozīmīgi, tas ir Latvijas sensācija, tas ir RFS. Jā. Bija sanācis paskatīties pāris spēles, kad viņi pret Liepāju spēlēja, Liepājā guva uzvaru. Kaut kādus epizodus, ko internetā redzēju, viņi spēlē pret Daugavpili. Protams, Eirolīgu skatījos, jā, vēl vakardienas maču, bet tā kopumā, teiksim, ja mēs skatāmies tieši uz virslīgas čempionātu, nu, teikšu godīgi, neesmu baigais fans, jā, un baigi virslīgai nesakoju. Jā, pa lielam, es personīgi skatos teiksim, vienu čempionātu, tā ir tā La Liga, jā, jo tur spēlē klubs, kurš man patīk, tas ir Real Madrids, un otrs turnīrs, ko es skatos, tā ir Champions League. Tā kā tie ir tie divi, teiksim, manā dzīvē divi tādi favorīti, kam es sekoju, ko es skatos. Ja tev būtu tāda iespēja, tu iet uz augstāku līmeņa klubu nekā Ogre, vai tu paliktu? Vai es paliktu ogrē? Jā, ja tev būtu iespēja iet uz augstāku līmeņa klubu. Nu, ja mēs runājam par šī brīža situāciju, tad es domāju, ka es paliktu ogrē, jo man ir jau 32 gadi un futbolu es jau biju pabeidzis spēlēt, man liekas, kaut kādas 5 reizes, jā, un visu laiku, kā saka, atgriežos atpakaļ, jo tā ir sirdslieta, tas ir tika darīts no bērnības, un arī darbs ir saistīts ar to, un jau vairākas reizes jau teicu, ka viss pietiek, vairāk ne. Bet šobrīd es saku, ka es paliktu ogrē, Ogrē United. Jā, neskatoties uz situāciju, jo tomēr tā ir liela atbildība un jāiegulda milzīga darba, lai spēlētu augstākajā līmenī. Bet, ja mēs pasakām, pieņemsim, kad es biju nezinu, 18, 19, 20 gadi, jā, tad, nu, es domāju, ka arī jebkurš futbolists teiktu, ka gribētu iet augstāk. Jā. Bet nu, uz doto brīdi Ogre United, Ogres novada sporta centrs ir manā sirdī, un es viennozīmīgi paliktu šeit. Parunāsim par tavu, par treneri, kā tu esi. Tu šobrīd trenē Ogre NSC, bet iepriekš trenēji Ikšķili. Kur tev labāk patīk trenēt? Tas ir tāds nu, grūts jautājums. Jā. Viennozīmīgi, ko es gribu piebilst, ja Ikšķilē es guvu savu pirmo pieredzi. Jā, tur, teiksim, pavērās durvis uz manu trenera karjeru. Jā, tur es daudz ko iemācījos, guvu fantastisku pieredzi. Un šobrīd mani ceļi turpinās Ogres novada sporta centrā, jā, kur es arī ļoti esmu pateicīgs, ka uzņēma un kuru es turpinu augt kā treneris, kā persona, kā piemērs priekš saviem audzēkņiem. Atbildēt, kur man patīk labāk, kur es jūtos labāk, nu, tas ir grūts jautājums, jā, jo katra pieredze viņa ir vērtīga pieredze. Un katrs, katra cilvēka dzīvē. Tā kā, šobrīd esmu Ogrē, man šeit viss apmierina, man patīk mani kolēģi, man patīk vadība, jā, es esmu šeit laimīgs un gribu turpināt šeit augt un mācīt bērniem un dot maksimumu no sevis, ko esmu iemācījies no futbola. Šis var būt grūts jautājums, bet kurš tavs mīļākais, nu kā labākais draugs komandā? Ogrē United. Jā, Cool. Uh,
Es atbildēšu tā, ka Ogre United ir īpaša komanda ar to, ka šeit jau kopš pirmā gada ir izveidota tāda, tā kā es negribu, protams, komanda, jā, bet gribētu, teiksim, tā skaļāk pateikt, izveidot tādu futbola ģimeni, jā, kurā es uzskatu, un es domāju, ka visi mani komandas biedri piekritīs, ka visi ir draugi. Jā, nevar tā izcelt, tas man draugs, tas ne tik liels draugs, jā, ka no pirmā sezonas šeit tiešām izveidot liela ģimene, kurai, ja pieņemsim, ja pat notiek spēle un ir nepieciešama kaut kādas organizatoriskās lietas, palīdzēt. Jā, tad arī pieredzējušākie spēlētāji vienmēr ir gatavi palīdzēt, vienmēr atsaucās. Jā, un te ir tas patīkamais moments, ka ir tā sadarbība starp spēlētājiem gan laukumā, gan ārpus tā. Es uzskatu, tas ir tas vērtīgākais, kas vien varētu būt komandā, kad nav tā, ka cilvēki tur, nezinu, baidās viens pie otra pieiet, sasveicināties vai parunāties. Jā, tad šobrīd ir tā, ka foršākais ir tas, ka visa komanda ir saliedēta un jebkurā brīdī jauns spēlētājs, kuram varbūt nav tik liela pieredze, jā, var mierīgi pieiet pie pieredzējušā spēlētāja, parunāties, pajokot, jā, varbūt saņemt kaut kādu padomu vai vienkārši parunāt par dzīvi. Tāpēc es uzskatu, ka komanda visi ir draudzīga un komandai ir liela nākotne. Un, manuprāt, tas ir pats svarīgākais. Jā, vēl man bija tā kā tāds jautājums tā kā, nu, par, nu, tā kā par ārzemju spēlētājiem. Tā kā, eh, kur ir tā kā tādi tavējie top 5 mīļākie spēlētāji No ārzemju ārzemju pasaulē? klubiem. Jā, tā kā no ārzemju. Uh, nu, viennozīmīgi mans bērnības elks tas bija Ronaldinho. Jā, kas Mm. saka, futbola mākslinieks, jā, futbola elks, jā, es domāju daudziem, jā, kurš no jebkurā laukuma daļā taisīja brīnumus, taisīja to futbola skaistumu, jā, tas viennozīmīgi. Kā darba holiķis, kurš pierādīja, ka ar milzīgu darbu var sasniegt milzīgas virsotnes. Tas ir viennozīmīgi mūsdienu bērnu elks Cristiano Ronaldo, jā, kurš tiešām parāda to, ka strādājot ikdienā, ieguldot milzīgu darbu, vienmēr būs rezultāts, ko es arī, teiksim, saviem audzēkņiem mācu, ka ieguldītais darbs nekad nepazūd, un Ronaldo to pierāda jau vairāk nekā 20 gadus. Uh, Benzemā ļoti patīk. Jā, ar to, ka viņš ir centra uzbrucējs, bet ņemot vērā, ka viņš ir centra uzbrucējs spēles laikā, tu vari viņu redzēt arī pie sava soda laukuma vidusdaļā, pa labi, pa kreisi. Un pats svarīgākais, īstajos brīžos viņš vienmēr ir tur, kur vajag būt uzbrucējiem. Jā, pieliek savu kāju, iesit golu vai ne no kā izveido pats savu momentu. Grūti izcelt kaut kādu vienu, jā, jo mūsdienās tiešām tie superfutbolisti ir ļoti daudz. Jā, Toni Kroos, Luka Modričs, jā, kuriem varbūt nav tas lielākais ātrums, kas mūsdienās tiek novērtēts. Jā, nav tur super labākā individuālā tehnika, dribbles, jā, bet viņi, kā saka, Modričam ir četras stācijas, divas priekšā, divas aizmugurē. Jā, un ar to viņš ir arī īpašs. Jā, viņš varbūt daudz var neskriet, bet viņš vienmēr izvēlās gudru pozīciju, atdod gudras piespēles. Tā kā daudz, nu, tiešām daudz. Bet nu, es domāju, tādi top divi, ko manā skatījumā priekš manis tie būtu Ronaldinho, jā, un Ronaldo. Es laikam uzdošu pēdējo jautājumu. Jā, Kā tev patika sadarboties ar bijušo izlases spēlētāju Andreju Prohonevu? Kā es arī iepriekš minēju, tā bija mana pirmā pieredze. Andrejs daudz ko man iemācīja. Jā, teiksim, arī palīdzēja ar to visu uzsākšanu trenera jomā. Tā kā viennozīmīgi, ko es varu pateikt, esmu pateicīgs par to kā saka, treneru skolu, jā, kura šobrīd man ļoti noder.
Es varu šobrīd mācīt bērniem un virzīties tālāk pats. Nu, labi, tad laikam tas šodien arī būs viss. Jā, Davai, adā. paldies, vislabāk! Labi, paldies jums!